Es piecēlos no sapņa, tas bija 3:19, agri no rīta. Sapņoju, ka tuvojas ļoti stipra viesuļvētra, tornado. Sapnī redzēju sevi un savus bērnus. Es biju bez otrās pusītes. Meklēju drošu vietu, kur patvērties. Meklēju māju, kas izturētu stipro viesuļu virpuli. Jūtu, ka daudzas mājas ies pa gaisu un nebūs droši. Sāka līt un lietus pakāpeniski pastiprinājās un bija tik stipri, ka zeme nespēja uzsūkt. Sapnī no augšas redzēju tornado ar zibeņiem, tad es pamodos nobijusies. Tornado nozīmē griezties. Tornado vērošana sapnī var simbolizēt, ka tu dzīvo nestabilā vidē, kas ir pilna ar sliktiem notikumiem, cīņām, no kurām jāizkļūst. Cieš no negatīvām emocijām, kas traucē kontrolēt tavu dzīvi. Lai īstenotu savu sapni, cilvēks var tikt pakļauts daudziem šķēršļiem, kas liek izjust stresu un skumjas. Ir grūtības, kuras nespēj pārvarēt, kas izraisa vājuma sajūtu. Citam tas var būt, ja redzi viesuļvētru, tas norāda, ka tu esi spēcīga personība, kas palīdz pārvarēt grūtības un zini, kā pieņemt pareizos lēmumus. Tas var norādīt, ka drīz pārcelsies no savas dzīves vietas uz citu. Tā var būt zīme, kas spēsis rast risinājumu pārdzīvotajām problēmām, sāksi jaunu un labāku posmu savā dzīvē. Vientuļas sievietes bēgšana no viesuļvētras simbolizē, ka tevi neietekmēs problēmas, bet gan padarīs tevi stiprāku. Tas var norādīt, ja būtu liela problēma, kuru nevari atrisināt vai pārvarēt, bet pateicoties Dievam tu izdzīvosi. Tas var būt arī, ka atbrīvosies no visa, kas izraisa skumjas, ciešanas, un tu pārcelsies uz labāku stāvokli. Tu pārvarēsi šķēršļus, kas iepriekš neļāva sasniegt mērķi, un to sasniegsi. Skumjas izzudīs, ciešanas izzudīs, tiksi atbrīvota no psiholoģiskā spiediena. Pastāv liela varbūtība, ka atgriezīsies pie sava bijušā vīra un atradīs risinājumu problēmām, kas tev bija ar viņu. Redzēt viesuļvētru sapnī šķirtai sievietei ir laba ziņa, ka nākamā viņas dzīves daļa būs labāka, neskatoties uz daudzajām ciešanām, kuras tagad pārdzīvo. Atvieglojums, laimes ierašanās tavā dzīvē. Pulksteņa laiks bija 3:19. Tas nozīmē beigas, pēdējais laiks, nākotne, iznākums, situācijas gala iznākums, rezultāts, Dieva solījums, spriedums, atpūta, apsolīts taisnajiem, atturēts no ļaunajiem, atlīdzība. 319 numurs veda pie 5. Mūzus 11. nodaļas 12. panta. Zeme, par ko tas kungs tavs Dievs rūpējas, uz kuru tā kunga tava Dieva acis bez mitēšanās skatās no gada iesākuma līdz gada beigām. Psalms 139:9. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Virpuļu viesulis ir ar lielu vēja ātrumu, var nodarīt lielus postījumus, izraisot stipru vēju, kas spēj sagraut ēkas, izraut kokus un mest priekšmetus lielā attālumā. Tavā dzīvē nāk labas ziņas, atvieglojums, laimes ierašanās tavā dzīvē.